Ja tu nepazīsti sevi, un ja tu neesi iemācījies dot sev pa īstam, ja tu neesi izgaršojis to sajūtu, kā ir apmierināt, kā ir izjust apmierinājumu, tu nekad pa īstam nevari zināt, ko vajag otram cilvēkam. Tu viņam projicēsi virsū tikai un vienīgi savas vajadzības. Pat saviem bērniem tu vilksi rokās cimdiņus, tad, kad viņiem patiesībā nebūs augsti, jo tu nebūsi iemācījies dzirdēt pa īstam sevi un vienlaicīgi arī otru. Jo tā pa īstam iemācīties dzirdēt un saprast otru, mēs varam tikai un vienīgi iemācoties dzirdēt sevi un iemācoties apmierināt sevi. Mani sauc Natālija Dauberga. Mentālās veselības jomā esmu jau 25 gadus un praktiski strādāju ar klientiem 20 gadus. Vai tu esi aizdomājies par to, kas ir pamatā labizjūtai? Viena no fundamentālākajām lietām, kas nosaka to, vai tu saņem dzīvē to, ko tu vēlies, vai tur notiek tas, ko tu gribi, vai tomēr ne. Un atbilde ir pašvērtējums. Ja tu sevi neizjūti kā vērtību un necieni sevi, tu nevari sarūpēt tev tās labākās lietas. Taču, ja tu izjūti sevi kā vērtību un tava cieņa ir pret sevi, tad tu vari sarūpēt sev labāko visās dzīves jomās. Pēdējā laikā es apkārt novēroju ārkārtīgi daudz nespējas, smaguma, nevarēšanas, neizdošanās, slimošanas, attiecību iziršanas, nezinu, kādā jomā man būt, nezinu, ar ko man būt kopā, man nav draugu, man ir slikta veselība, viss ir slikti. Tas ir tas, ko es ļoti, ļoti daudz apkārt dzirdu. Un tas bēdīgākais ir tas, ka ļoti liela daļa no tā ir tāda stagnācija un patiesībā nevēlēšanās kāpt ārā no tiem saviem mēsliem. Tie klienti, ar ko es strādāju, tur vismaz ir tāds prieka gabaliņš, tur es redzu, ka cilvēki mēģina tikt ārā. Ir tādi, kas mēģina tikt ārā, tā ir labā ziņa. Bet manā uztverē tas ļoti lielā mērā saistās ar to, kā mēs vērtējam sevi, kā mēs attiecamies paši pret sevi, vai tā izpratne un izjūta par sevi ir kā par kaut ko, kas ir pelnījis kaut ko labu, vērtīgu, sulīgu, vai tas, kas tur ir manī iekšā, ir kaut kāds nekas, ar ko var apieties kā grib. Dažreiz var pačīkstēt, ka citi dara pāri, bet tas lielais jautājums ir, kā es pats izturos pret sevi. Piemēram, bieži vien man gribas pavaicāt cilvēkiem, kā tev palīdz tas, ka tu nevērsies pēc palīdzības, kā tev palīdz tas, ka tu nesniedz savu atbalstu grūtā brīdī. Ja stāsts ir par fizisko veselību, kā tev palīdz tas, ka tu neizmeklē savu ķermeni un ka tu nemeklē veidus, kā justies labāk. Ja tu esi kaut kādu mentālu rūpju nomākts, kā tev palīdz tas, ka tu nevērsies pie mentālās veselības speciālista vai nemeklē kaut kādu saikni ar garīgumu vai augstāku spēku. Un vislielākoties jau tur tā atbilde būs, ka nepalīdz nekā, ka tā ir tāda iemācīta pašdestrukcija. Jo dzīves sākuma pieredzē mēs gūstam pirmos priekšstatus par sevi. Un bieži vien tas stāsts nav ļoti rožains dzīves sākumā. Kādreiz, kad es strādāju Minnesotas programmā un man apkārt sēdēja atkarīgie, alkohola atkarīgie un narkotiku atkarīgie, un kad stāsts bija par bērnību, viņi visi ar tādu tukšu skatienu teica, man bija ļoti laimīga bērnība. Un tad, kad tu sāki jautāt dziļāk, kas tad tur tajā bērnībā bija, izrādījās, mani sita, jo tas normāli visus sita, citādi jau es nebūtu izaudzis par to, kas es esmu, un kas tad tu esi, cik tālu tu esi ticis. Jā, man ir problēmas ar atkarību. Vai arī man tur no 3 gadu vecuma bija jāpieskata mazākais brālis vai māsa, bija jāmaina viņam pamperi, un visas tās laimīgās lietas, kas notiek bērnībā, vai ne?
Un patiesībā tas ir tas mūsu dzīves sākuma stāsts bieži vien, un tas ir veids, kā mēs iegūstam pieredzi par sevi. Un tur mēs iemācāmies, kas es esmu, kā pret mani drīkst izturēties, kas man ir paredzēts, kas ir telpa man apkārt, kā cilvēki veido attiecības, kas notiek starp vīrieti un sievieti, kāda ir bērna loma dzīvē un tā tālāk un tā tālāk. Un ja tur ir šī disfunkcionālā ģimene un smagnējās pieredzes, tad mēs iemācāmies, ka manas robežas drīkst pārkāpt, labāk būt neredzamam nekā redzamam, labāk paklusēt, labāk nevajag cīnīties un pastāvēt par sevi. Es neko labu neesmu pelnījis, es šajā dzīvē esmu apgrūtinājums visiem, jo iespējams, ka mana mamma man negaidīja un negribēja, kamēr viņa bija stāvoklī ar mani vai mēģināja tikt no manis vaļā, un tā tālāk un tā tālāk. Un šis ir tas komplekts ar atziņām, ar formulu, ar kuru mēs bieži vien dzīvojam. Un, diemžēl, mēs nevaram tā vienkārši pateikt tā, tagad tam visam es vairs neticu, un tagad man būs kaut kāds cits scenārijs. Diemžēl ar šo pieredzi mēs attopamies situācijās, kāpēc man 3 attiecības pēc kārtas ir tik vardarbīgas un destruktīvas, vai kāpēc man nav galīgi draugu nekādu, vai kāpēc es esmu visu laiku nelaimīgs pa dzīvi. Jo tā ir tā formula, pēc kuras tu radi savu dzīvi un veido attiecības. Labā ziņa ir tā, ka to ir iespējams mainīt ar darbu, ar nelielu piepūli tomēr, vai kaut vai tik daudz vajag apzināties, ka tā piepūle ir jāliek tajā vēlamajā virzienā. Tā kā ļoti labs uzskatāms piemērs, tu esi šeit, un tev tur fonā ir destruktīvas attiecības bijušas, un tur uz priekšu ir potenciāli paredzamās labās attiecības, kādas tu gribētu. Bet tagad, kad tu kādu brīdi esi vientuļš, tu sāc fantazēt, ka varbūt jāatgriežas tajās bijušajās attiecībās, jo tās vismaz bija attiecības. Un tad tā realitāte, kas notiek no šī punkta, tu pieliec savu enerģiju, nevis, lai virzītos uz turieni, kur ir iespēja uz tām labajām attiecībām iet un piedzīvot kaut ko citu, bet tu uz otru pusi. Un tavs attālums starp potenciāli to veiksmīgo scenāriju tikai paliek lielāks. Un tu taču īstenībā varētu izvēlēties, kurā virzienā tu savu enerģiju lietā, vai ne? Bet bieži vien saskaņā ar saviem priekšstatiem par sevi, kas es esmu, kas man paredzēts, mēs to enerģiju virzam tajā pretējā virzienā. Un ir ļoti, ļoti žēl, ka tā notiek. Man ir nācies redzēt un pieredzēt gan savā dzīvē, gan savu klientu dzīvēs, gan draugu dzīvēs, ka tie, kas tomēr skatās uz to savu sistēmu, kas pēta sevi un kas mēģina padarīt savu to garīgo pasaulī bagātāku, lielāku, izjust kaut kādu saikni ar augstāku spēku, ka tiem tomēr izdodas. Un skumjā ziņa ir tie, ka tie, kas to nedara, tiem neizdodas. Tie ir tur, kur viņi ir. Un tā vai izvēle ir, kurā pusē esi tu, vai tu strādā ar sevi, vai tu pilnveidojies, vai tu audzi, vai tu vienkārši nospļaudies un saki, ka visi, kas piedāvā šādu veidu palīdzību, ir šarlatāni un ka tas vispār viss nestrādā. Un izklausās, ka jā, bieži vien šie cilvēki zina vislabāk, kas strādā, tāpēc viņi ir tik veiksmīgi, cik viņi ir, un tur, kur viņi ir. Tā kā izvēle ir tavās rokās. Un tāds labs izaicinājums, ko tu vari pamēģināt, paskaties uz sevi tā godīgi un pajautā sev, kur esmu es? Vai es virzos un koncentrēju savu enerģiju, lai sasniegtu sev kaut ko labu un vērtīgu, vai es pēros tur pa tiem mēsliem. Jo ļoti bieži ir tā, ka nākas atskārst, ka nekur jau tālāk par to dīvānu neesmu ticis, un kad viss, ko es varu, savu enerģiju, piemēram, ielikt kaut kādos TikTok komentāros vai Instagram komentāros, pagānīties, padusmoties, uzrakstīt kaut ko riebīgu, un tā varbūt kaut kā realizēties. Un tas ir tāds diezgan mazs diapazons, kurā būt.
tā kā pavaicā sev, kā ir ar tevi, vai tu gribi kaut ko vairāk. Un, ja tu gribi kaut ko vairāk, ja tā atbilde ir tāda, ka tu vēlies mainīties, ka tu vēlies pilnveidoties, tu vēlies augt, nobriest, justies laimīgs, piepildīts, viegli, rotaļīgi, ar veselīgām, labām attiecībām, ar finansiālu piepildījumu, tad tā jau ir tāda izvēle strādāt ar sevi un pilnveidoties. Un tu vari izvēlēties jebkādu pilnveides ceļu. Un pilnveides ceļš, ar to es saprotu, no vienas puses, tas ir attīstīt savu intelektu, jo bez intelekta nekādi un nekur intelekts mums ir milzīgs palīgs. Diemžēl dažreiz ir tā, ka ja nav saiknes ar emocionālo plānu un ja nav saiknes ar garīgumu, tad, diemžēl, mēdz būt tā, ka prāts, intelekts uzkundzējas sistēmā, un tad, kad mēs varam dažreiz aiziet purvā. Bet tāda 3 izaugsmes ceļi. Viens ir izglītošanās un intelekts, otrs ir emocionālā inteliģence. Tev ir jāpazīst sava sistēma, tev ir jāpazīst, kas tu esi, no kā tu sastāvi, kā tu reaģē, uz ko tu reaģē, kādas ir tavas biežākās emocijas, kur tās rodas, kā tu vari tās vadīt, kā tu vari kontrolēt savu trauksmi, kā tu vari risināt konfliktu, kā tu vari sevi atteikt, kā tu vari sevi disciplinēt, kā tu vari sevi piepildīt, kā tu vari sevi motivēt, iepriecināt, kā tu vari ar savu emocionālo pasauli strādāt. Ja tev visa šī nav, tad tavam intelektam un augstskolas grādiem ir 0 vērtība. Un trešā lieta ir garīgums. Kādās attiecībās tu esi ar garīgumu, kādas ir tavas atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem, par dzīves jēgu, par to, no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej, kāda ir nozīme tam, ka tu esi šeit, kāda ir nozīme tavai saiknei ar apkārtējiem cilvēkiem. Un te tu vari izvēlēties, šī būs sfēra, kur tu neatradīsi visticamāk zinātniskus pierādījumus un zinātnes argumentus par to, kas ir pareizi un nepareizi. Te tev būs jāpaļaujas uz sevi, un te tev būs jāizdomā pašam un jāsajūt, kurai ideoloģijai tu piekrīti, un kas tev ir pieņemami un kas tev dod mierinājumu. Tā ka viņas visas ir gan pierādāmas, gan nepierādāmas, bet īstenībā viņas ir ārpus zinātnes paradigmas. Šīs hipotēzes nevar neapgāst, neapstiprināt. Tā ir tava izvēle. Un ja tu sajūti, ka tev rezonē tas, ko es saku, jo es skaidri apzinos, ka tas nevar rezonēt katram. Kāds redzēs tikai drēbes, kādās es esmu, un varbūt reizes, kurās es pārsakos vai vēl kaut ko tam līdzīgi, vienmēr sakot, paliks pie fasādes, un tad ir skaidrs, ka tev nerezonē tas, ko es saku, un tad liecies mierā un meklē kaut ko citu. Bet ja tu vari saklausīt ārpus mana tēla to nozīmi tam, ko es saku, tad iespējams, ka tev ir pa ceļam izmantot tos rīkus, ko es tev šobrīd varu piedāvāt tavai izaugsmai. Man ir pietiekama šobrīd pieredze, es vairāk kā 15 gadus esmu strādājusi gan individuāli ar klientiem, gan grupām. Man ir izglītība, es esmu daudz mācījusies, es esmu ļoti daudz gadus pavadījusi savā terapijā un savās izaugsmes praksēs. Tā kā es jūtos pietiekama piedāvāt kaut kādu atbalstu tiem, kam tas ir vajadzīgs un tiem, kam rezonē. Un ja tu esi no tiem, kam rezonē, tad seko man un piedalies manā pašvērtējuma izaicinājumā, kurā es došu konkrētas, aktīvas, praktiskas tehnikas, par kurām es esmu pārliecinājusies praksē ar saviem klientiem, kuras strādā tad, ja cilvēks dara. Ja nedara, tad nekas nestrādā. Arī medikamenti nestrādā no tā, ka tu izlasi instrukciju. Tāpat ir šeit. Un ja tu jūti, ka tu patiešām gribi pārmaiņas, ka tu gribi darīt, ka tu gribi virzīties uz augšu, es ļoti, ļoti labprāt atbalstīšu tevi tavā spējā un tavā pārmaiņu procesā. Bet es pilnīgi noteikti negribu atbalstīt tevi tavā nespējā, nevarēšanā, čīkstēšanā. Es negribu dot telpu, kur vienkārši izmest trauksmi un atgriezties savā koncentrācijas nometnē, lai piedzīvotu to, ko tu piedzīvo visu laiku.
Ja klausoties visā šajā, tevī sāk rosīties bailes par egoismu, tad aicināšu tevi aizdomāties par tādu šķautni, ka, ja mēs ļoti baidamies no egoisma, tas nozīmē, ka mums liekas, ka viss labākais, visas rūpes, visa uzmanība ir jādod otram. Un te ir viens ļoti, ļoti labs āķis. Ja tu nepazīsti sevi, un ja tu neesi iemācījies dot sev pa īstam, ja tu neesi izgaršojis to sajūtu, kā ir apmierināt, kā ir izjust apmierinājumu, tu nekad pa īstam nevar zināt, ko vajag otram cilvēkam. Tu viņam projicēsi virsū tikai un vienīgi savas vajadzības. Pat saviem bērniem tu vilksi rokās cimdiņus, tad, kad viņiem patiesībā nebūs augsti, jo tu nebūsi iemācījies dzirdēt pa īstam sevi un vienlaicīgi arī otru. Jo tā pa īstam iemācīties dzirdēt un saprast otru, mēs varam tikai un vienīgi iemācoties dzirdēt sevi un iemācoties apmierināt sevi. Tā kā egoisms nav atbilstošs koncepts vispār tādā psiholoģiskā izpratnē. Tas ir tāpat kā ar slinkumu, ar augstprātību. Tie ir tādi koncepti, kas ir tautas valodas koncepti ar nonicinošu pieskaņu, balstīti kaut kādos stereotipos un priekšstatos, kuriem vispār ļoti bieži nav tāda intīma un personiska seguma. Un kā tu iemācīsi saviem bērniem rūpēties par sevi? Kā tu iemācīsi saviem bērniem izvēlēties veselīgas attiecības? Kā tu iemācīsi viņiem būt darbā, kur viņiem patīk? Tikai un vienīgi rādot viņiem piemēru, kā tas ir uzdot sev jautājumus un rūpēties par sevi, un parādīt viņiem, ka ir vienlaicīgas rūpes par sevi un par otru, ka neviens nav pāri otram, ka mēs esam līdzvērtīgi. Manas vajadzības ir tikpat svarīgas kā tavējās, un tavas ir tikpat svarīgas kā manējās.